Šodien uz remontu BMW. Mums ir bišķi. Jā. Tātad E61. Problēmas ar ģeneratoru. Mēģināsim tikt skaidrībā. Pats interesantākais, ka panelī nedeg akumulātoru lampiņa arī tad, kad ir ieslēgtā izdedze. Tas jau viens. Bet lādēšana, kā redzam, ir 13,8 patreizajā momentā. Nu, skatāmies diagnostiku. Kas mums tur parādīsies. Klients sūdzās, ka nav pilnīgi uzlādēts akumulators. Tā, skatāmies, labi, slēdzam Smart Detection. Un diezgan ātri skenējās. Tātad ECMs jau mums jau ir viena sarkanais, ABS mums neinteresē, SRS arī mums nav aktuāli. Panelis. Tātad Launch Pro 5 skenē ļoti ātri. Īstenībā man patīk. Nu jau būšu pieradis. Ja. Tātad uztaisam atskaiti. Tā. BMW. Tātad sakari ar ģeneratoru. Jā, pots. Tātad indikatori, bet pa indikatoriem bija runa tāda, ka ģenerators strādā kaut kādā brīdī un uzlādē akumulātoru, tad arī pārējās kļūdas nodziest. Nu, tur kaut kādi vēl. Lindata, spogulis, nu, tas tā, avārijas klemme, tas, tā ir vēsture, tā, dačiki, lampas, nu, nekas. Nu, mums jātiek galā ir ar šo te kļūdu. Sakari ar ģeneratoru. Arī akumulātora lampiņa. Kļūda mums ir, nav komunikācijas ar ģeneratoru, ja? 42 CE. Un redzam, ka slodze mums ir 0%. Man te ieslēgt avārijas gaismas ir, ja, tālās gaismas ir ieslēgtas. Jā. Un arī deg tālās, jā, avārijas. Slodze mums kompis rāda 0%. Bet lādēšanā mums ir 13,9 pat 14. Nu, mēģināšu saprast, vai nu vacipušu, vai ģeneratoram ir oglītes nodilušas. Oglītes it kā nevarētu, jo lādē. Drīzākais vai nu ir vacipušu, vai saucamā šokolāde ir nobeigusies un nav sakara mums ar mašīnu. Tā, piedzīvojums ar BMW. Trešais lietotais ģenerators. Nezinu, kāds būs rezultāts, bet pirmie divi, viens nedalādē, otrs lādē līdz 18 voltiem. Ko darīs trešais, nezinu, bet man jau sāk apnikt šīs te lietoto detaļu skrūvēšanas.
lādēt. 13,96%. Un lēnām aiziet 15, 16 volti un būs auzas. Mašīna sāka raustīties. Ar trešo piegājienu izskatās, ka viss kārtībā. Labi. 13 jau arī labi jau. Nē, nu viņš jau kontrolē pats pēc šī te Jā, nu, gruskas, jā. Slots. Ieslēgt šāva rīkas. Līdz 14,7. Normāli.